domāju, ka mēs visi esam dzirdējuši vārdu Škoda. Bet vai jūs zināt, kā radās šī pazīstamā čehu autobūves kompānija? Ja ne, jūs varat nākt uz Rīgas motoru muzeju, kur par godu Škodas 130 gadu jubilejai septembrī atklāta izstāde, kurā varēsiet iepazīties ar tās seno un visai raibo vēsturi. Škoda ir viens no tiem zīmoliem, kas ir pārdzīvojis laiku, pārdzīvojis, teikt, 2 pasaules karus un dažādas valsts iekārtas maiņas, un tomēr saglabājis sevi jau pirmreizējā, var teikt, nosaukumā. Un, lai arī paša zīmola stāsts aizsākās nebūtu ar automobīļiem, diez vai ir daudz ļaudis, kas iedomājas, ka Škodas aizsākums ir velosipēds. Škoda, lai arī varbūt kādā mirklī mēs tā kā skatījām uz tā kā otrā plāna spēlētāji un likās, ka tas tāda postpadomju teritorijas zīmols, tomēr jāsaka, īpaši pēdējā laikā ir sevi jau pozicionējis kā vienu no tādiem vadošiem zīmoliem. Un arī tā vēsture, tomēr 130 gadu vēsture, tas ļoti bagātīgs stāsts, un mēs ļoti priecājamies, ka šī stāsta izstāstīšanas vieta ir Rīgas motoru muzejs. Škodas sporta vēsture ir gandrīz tikpat sena, cik pašu uzņēmumu, sākot jau motocikliem, gan 30. gados Monte Carlo dalība ar Škodas automašīnām, bet jā, tas laikam ar ko mūsdienās vēl cilvēki vairāk pārzina Škodu, ir tieši sākot ar 130 RS sporta modeli, kas tika balstīts uz šādu 110 R, un ar ko jau 70. gados piedalījās Monte Carlo rallijā. Uzvarēja savā ieskaitē arī čehu braucēji ar šo 130 RS, un šis modelis ieguva tādu iesauku Austrumeiropas Porsche. Jo, dzinējs aizmugurē gaisa zez, bet, protams, pilnīgi cita kategorija, bet jāsaka, ka ne sliktāks. Un tālāk jau laikam ejot, protams, tad parādījās gan šādi 120. modeļi rallijā, pēc tam jau nāca VRC laiki, kad bija Felicijas, Octavijas un aizgāja jau tālāk uz Fabijām, attiecīgi šeit izstādē ir apstām 25. gada rallija 2 klases Škoda Fabija, šķērsgriezumā, kur var visu izpētīt, kas un kā. Tā kā Škodai tas autosporta segments ir ļoti būtisks un, jāsaka, vienmēr ir bijis tāds ļoti labs veids un reklāma, kā sev parādīt tīri tehniskos sasniegumos, jo autosportā, jā, Škoda ir vienmēr uzrādījusi labs rezultāts. Skatoties no tā tīri personīgā tādām atmiņām, ka pāršķirtot savā laikā populāro motoru autoreview žurnālu, kur bieži vien šī rallija Škoda dominēja uz vākiem vai bija kaut kur, tās bija tādas tam laikam likās sportiska automobīļa silveti, kas dzīvo līdz šim brīdim. Un arī šajā izstādē mēs redzēsim arī šādus spēkratus, tā kā mums kā motoru muzejam tas arī ir interesanti un lieliski iespēja šo stāstu izstāstīt, pie tam šajā gadījumā mazliet neierastā formātā. Izstāde būs redzama 2 daļās, jo šo 130 gadu vēsturi izstāstīt vienā izstādē ir diezgan pagrūti, gan kaut vai šo modeļu un dažādu eksponātu skaita dēļ. Līdz to noteikti būs interesanti gan redzēt tos zīmola veikumus, kas ir bijuši agrīnā pašā sākumā, atpazīstamās automašīnas, kuras noteikti daudziem izraisīs kaut kādas emocijas un asociācijas, līdz pat hokeja faniem. Latvijas un Eiropas konservatīvajam patērētājam zīmola vērtība ir būtiska. Man šķiet tomēr, ka tam mūsu cilvēkam ir svarīga tā zīmola vēsture, attīstības ceļi. The last 30 years, proved, and then I mentioned just the latest development, very huge positive development with Škoda. Beidzamajos 30 gados daudz kas ir mainījies, ir jūtama milzīga izaugsme, ja runājam par Škodu kā zīmolu, gan kvalitātes, gan tehniskā izpildījuma ziņā. Un šodien vairs neviens nestāsta anekdotas par Škodas tehnisko izturību, kā daždien pagājušajā gadsimtā.
Škoda viennozīmīgi ir daļa no mūsu valsts tradīcijām, no čehu kultūras. Kā mēs sakām, tās ir čehu meistaru zelta rokas, tieši tāpat kā runājot par Bohēmijas kristālu. Kad sabrūkot Austro-Ungārijas Habsburgu monarhijai izveidojās Čehoslovākija, tā saņēma autobūves mantojumu, un lai arī kopš 91. gada Škoda auto ir daļa no Volkswagen grupas, mūsu valsts iedzīvotāji to sauc par čehu kompāniju, un viņiem ir pilnīga taisnība. We still count, though, since 1991, part of the Volkswagen group with the Škoda cars. Czech people are talking our meaning. This is a Czech company. These are our people, and they are more or less right. Sižeta izskaņā vien atgādināšu, ka izstāde Škoda 130 gadi būs skatāma līdz 2026. gada februārim, 2 daļās. Tā kā aicinam iepazīties ne tikai ar kuplo Rīgas motoru muzeja pamatekspozīciju, bet arī ar modeļiem, kuri ikdienā tajā nemaz nav redzami. Un, protams, tiekamies ar jums atkal jaunos autostāstos Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.